Trumps tagad ir uzdevis bloķēt Hormuzas šaurumu. Un pie tā esam nonākuši, ka nevis Irāna bloķē, bet Trumps. Un, jeb ASV. Un kā tiešām šo blokādu varēs īstenot, manuprāt, tas ir ļoti atklāts jautājums. Ies kuģis, Ķīnas kuģis, kurš ir samaksājis Irānai bitkoinos, vai arī vienkārši draudzības vārdā iet cauri. ASV teiks, nē, kuģis nedrīkst iet cauri. Kuģis neklausa, viņš vienkārši turpina kuģot. Ko viņam darīs? Gremdēs nost, taisīs tur kaut kādas lielākas nepatikšanas reģionā, nezinu. Vārds sakot, būs interesanti, šķiet kaut kas nepārdomāts, bet skaidrs tas, ka tirgos turpinās svārstības, un galvenais ir tas, ka šaurums nav vaļā. Jo ilgāk viņš ir ciet, jo vairāk deficīti veidojas visādās vietās, ir spiediens uz cenu pieaugumu. Es domāju, ka šogad augstāka inflācija, tas jau ir gandrīz dots lielums jautājums. Cik daudz, vai tam sekos procentu likmes, kā rēģēs ekonomika, to redzēsim. Bet ar katru dienu, kamēr ir ciet, tikmēr šie spiedieni pieaug. Jā, akciju tirgi, tīpaši ASV akciju tirgi, tā diezgan viegli uztver, bet es domāju, tā uztver var arī mainīties, jo ilgāk tas viss ir ciet. Pagaidām ir ciet.